1, 2, 3, 4. Ēterā raidījums Horizontalogs. Francija. Es biju Rundālspilī. Vērsaļas pils, liekas, vienkārši tāda, diezgan nolaista, man jāsaka atklāti. Bet viņi ar to, viņi taisa durvis vaļā, tur ir miljoniem cilvēki iet cauri, un viņi vienkārši saka, kā visiem ir jāzina par mūsu Vērsaļas pili. Viņi par to stāsta visur. Mēs ar savu Rundālspili, kam gribās, tas lai meklē. Ja? Un mēs sakam, ko mēs varētu no frančiem pamācīties. Mums jāmācās tas, ka mēs savās svarīgajās nozarēs esam centrs, un mums ir jādalās, un mums ir jāsaka, mēs jums varam mācīt to, kā tas ir jādara. Tas, ko es arī mācījos Francijā, ka cieņa pret cilvēku, pret jebkuru ir visa pamatā. Jebkura kritika, kas tiek izteikta, ļoti bieži tiek uztverta personīgi. Bet īstenībā kritika ir tikai nākamais pakāpiens, lai būtu labāk. Mēs taču valsts, es tiešām visu laiku tā uzskatu. Es esmu valsts tāpat kā par tautas dziesmām. Ka tauta es esmu, tad līdz ar to es varu izmainīt to tautas dziesmu. Es arī esmu tauta. Topiet sveicināti raidījumā Horizontalogs. Ar jums kopā esmu es Roberts Tome un Anna Udre. Horizontalogā mēs iepazīstamies ar dažādām pasaules valstīm un kultūrām caur savu tautiešu acīm un pieredzi, tādējādi mazinot aizspriedumus un veicinot ārvalstīs iegūtā domāšanas veida izplatību sabiedrībā. Šodien raidījumā 6. epizodē mēs, turpinot iepriekš uzsākto kursu, virzāmies uz priekšu pa latīņu alfabētu un šoreiz esam nonākuši pie burta F. Un valsts, no kuras esam uzaicinājuši šodienas viešņu, ir Francija. Ar mums studijā šoreiz ir Vita Timermane Mora, kas ir strādājusi Latvijas vēstniecībā Francijā un pārstāvniecībā UNESCO, vadījusi lielus starptautiskus projektus Francijā, Beļģijā un Luksemburgā, kā šos projektus kā Pārsteidzošā Latvija, Francijas pavasaris un daudzus citus. Sveika, Vita! Jā, labdien visiem un paldies par aicinājumu, jūtos pagodināti. Jā, Vita, tava pieredze ir ļoti, ļoti bagāta, un pirms publiskās diplomātijas un starptautisko projektu vadības to arī bija mūziķe, un, cik mēs zinām, tagad esi arī iestājusies teoloģijas fakultātē, tā kā mums būs ļoti daudz runājumā, ne tikai par atšķirībām starp Latvijas un Francijas kultūru un tavu pieredzi, bet vispār par šo dzīves gājumu kopumā. Jā, droši vien, ka jāsaka, tā tas ir noticis ar mani, bet es ceru, ka vēl daudz kas notiks, un jautājiet, es mēģināšu atbildēt. Varbūt sāksim ar pašiem pirmsākumiem. Tā mīlestība pret Franciju, Francijas kultūru, literatūru, mūziku, no kurienes tā radās un kāpēc jau pašos pirmsākumos devies uz Franciju, pirms Latvija vēl bija pavisam saistīta ar šo valsti? Droši vien jāsaka, ar manu tādu profesionālās mūziķas dzīvi, kas tiešām bija diezgan tāda spilgta, vētraina. Un, franciski es vispirms iemācījos dziedāt, tad es iemācījos mācīt citiem dziedāt franciski, un tikai pēc tam es sāku tā nopietni mācīties franču valodu, jo es jau mūzikas vidusskolas laikā, es mācījos mūzikas vidusskolā, Mediņos, es sāku dziedāt Valsts akadēmiskajā korī Latvija, tas vēl bija tiešām dziļos padomju laikos, un starp citu mans pirmais brauciens uz kapitalistiskajām valstīm bija tieši uz Parīzi. Un, protams, mēs dziedājām diezgan daudz arī franciski, un pēc tam, kad izveidojās kamerkoras versija, un tie bija atmodas gadi un tāda ļoti liela aizrautība un dedzība, un mēs tiešām sākām dziedāt franču mūziku, un es arī dabūju balvu par labāko franču mūzikas interpretāciju, un kaut kā tā Francija man vienmēr nāca līdzi. Un, protams, man vajadzēja, kā diriģentei vajadzēja mācīt arī citiem, kā tas ir izrunāt, izdziedāt franču vārdus.
Un es atceros, ka es braucu, es tolaik vēl dzīvoju Ķengragā, es braucu tramvajā un pie sevis mēģināju tos vārdus, ko es īsti nesapratu nozīmi, un kā tas ir, kā es viņus izrunāju un kā tos izdziedāt. Tā kā man ir iznācis, ka es pie franču valodas esmu atnākusi tā kā pa tādām, es negribu teikt pa sētas durvīm, bet pa tādu mākslinieku ieeju. Un 2000. gadā tu nokļūsti Parīzē. Jā, es 98. gadā sāku strādāt ārlietu dienestā. Teiksim, pametu profesionālo mūziķis gaitas. Man bija vēl joprojām, es turpināju vadīt 2 amatieru korus, Kuldīgā un Rīgā, bet es ļoti gribēju strādāt ārlietu dienestā, un man tāds sapnis bija, es biju saskatījusies Dāņu seriālu par kultūras atašejiem. Man bija sapnis, ka es gribu būt kultūras atašejs. Un jā, tā es pavisam ātri nonācu arī Parīzē, un tas bija vairāk saistīts ar UNESCO. Un man jāsaka liels paldies Sandrai Kalnietei, kas tolaik bija vēstniece, ka viņi mani pieņēma, un mēs ļoti cieši darbojāmies tālāk. Un man jāsaka, droši vien, ka mēs arī runāsim par manu tādu sadzīves pieredzi, bet jāsaka, tiešām tas sākums Parīzē un Francijā bija kā tāda viena no daudzajām universitātēm, dzīves universitātēm. Ko šajā universitātē, dzīves universitātē varēja iemācīties? Kāda bija Parīze 98. gadā un kas ir varbūt spilgtākie atmiņu momenti no tā laika? Parīze 98. gadā es arī, starp citu, es biju arī pirms es sāku tur strādāt, un tas bija tā ļoti interesanti, ka mēs ar Kuldīgas kuru, man liekas, bijām Parīzē, un es gāju pa kādu ielu, un es nezināju, ka tas déjà vu pastāv, un es tiešām zināju, kas būs aiz nākamā stūra, un es pie sevis padomāju, ka es varētu dzīvot šeit, ka es Parīzē varētu dzīvot. Tu jautāji, ko es iemācījos, kāpēc? Jā, tāpēc, ka Parīze nav Francija, droši vien tāpat var teikt par jebkuru galvaspilsētu, bet Parīze ir ļoti skarba, un tie cilvēki, kas var izdzīvot Parīzē, jeb ap Parīzi, teiksim, es varētu teikt, viņi ir ar aknām, jeb ar mugurkaulu, kā lai saka, jo kamēr tu brauc kā turists vai kā ciemiņš uz Parīzi ir ļoti jauka, viņi tev pieņem un viss tādi priecīgi, bet tikko tu sāc strādāt Parīzē un gribi tur dzīvot, tu kļūst par konkurentu, tu aizņem kādu konkrētu telpu, varbūt kuru tu atņem kādam citam. Un, protams, man pašai bija jāsameklē sev dzīvoklis, un pēc tam man arī atbrauca puika pēc pusgada, un viņam bija jāatrod bērnu dārzs un skola un visa sadzīve, kā tas notiek. Un man jāsaka, ka es nejūtos ļoti, ļoti, ļoti viesmīlīgi uzņemta. Bet, protams, jāsaka paldies arī maniem kolēģiem, maniem draugiem, ar kuriem mēs vēl joprojām esam draugi, kas man palīdzēja. Un tas ir tik svarīgi, ka tev svešā vidē ir kāds cilvēks, kas tev pieņem, vienkārši pieņem, tāpēc, ka tu šeit esi, nevis tāpēc, ka tu esi kāds labs, jeb slikts, jeb smuks, jeb nesmuks, bet vienkārši tev pieņem kā tādu pirmo žestu, un tas droši vien ir tas, ko es gribu novēlēt ikvienam, jebkuram, kurš aizbrauc uz kādu citu valsti strādāt vai mācīties, ka viņam ir kāds cilvēks, kas viņu pieņem, tieši tāds, kāds viņš ir ar visiem stresiem un ar visām dīvainībām, droši vien. Noteikti 2000. gadā aizbraucot uz turieni no Latvijas valsts, kas vēl nav Eiropas Savienībā un Rietuma Eiropā, visticamāk skatās uz tevi kā uz iebraucēju no postpadomju valsts. Kāds ir tas, kā tu izjūti šo attieksmi no cilvēkiem? Jā, es noteikti par to ir jārunā, un mēs esam izgājuši milzīgam tādam ļoti intensīvam attīstības posmam. Es arī domāju, mēs paši, protams, ka viņi ļoti maz zināja par Latviju, un Latvija vēl droši vien tika saistīta ar Krieviju, un kā mēs zinām, arī Francija savus vēstniekus šeit sūtīja, viņam likās, ka pilnīgi pietiek, ka viņi runā krieviski. Jeb kādus diplomātus arī uz Latviju, bet man aizbraucot uz Franciju, protams, man likās, ka tas diezgan tāda
advancēta meitene, nu tomēr braukājusi jau pa pasauli un tā, ja es tiešām, man bija profesionāls kameru kurs, mēs izbraukājām Austrāliju un Ameriku un Kanādu un visu Eiropu. Man likās, ka es jau tomēr tāda apviļājusies tajā civilizācijas mērcē, bet jā, bija tādas mazas lietas, kas tiešām, es droši vien nošokēju tos nabaga francūžus, bet arī viņi man nošokēja. Nu, es varbūt pastāstīšu, kā es viņus droši vien nošokēju, nu, piemēram, tas mazā lietiņa, nu, kaut vai ejot metro, ka viņi pietur durvis, un es to iemācījos un atbraucu pēc tam uz Rīgu, jau pēc 4 mēnešiem dabūju pa seju. Man liekas, tas bija kaut kādā universālā veikalā, jo vienkārši cilvēks ļoti ātri pierod pie laba. Jeb arī es iegāju tādā mazā modes veikaliņā, 16. rajonā es dzīvoju, man bija dzīvoklis Rue de la Pompe. Un es iegāju, protams, pie plauktiem, kā Latvijā, un tas tā pierastu, ieeja veikalā pats ar savām domām, un tas varbūt tu kaut ko arī varētu gribēt nopirkt. Un es gribēju kaut ko pielaikot un pagriezos pret to skaisto kundzi, kas tur stāvēja tās un vēroja mani, jo neviena cita cilvēka nebija. Un es viņai saku, nu, ka varbūt es varu uzlaikot, kur es te varu uzlaikot. Un viņa tā pagaida klusi un saka, bonjour, madame. Un tas, protams, es droši vien biju ļoti, ļoti sarkana. Es noliku un izgāju ārā, tāpēc, ka Francijā nesasveicināties ienākot, ja tevi satiekot, ir milzīgākā nepieklājība. Un jā, un tādas, nu, mazi sitieni vai pa vaigu vai pakrūtē, droši vien, ka bija daudz, es droši vien esmu jau apzināti aizmirsusi, bet tas, ko es piedzīvoju, jā, es biju atradusi kā Latvijas diplomāte vienu jauku dzīvoklīti, un viss bija kārtībā līdz tam brīdim, kad saimniece uzzināja, ka es esmu no Latvijas, ko viņi īsti nezināja, jo ļoti daudz mūsu sauc Baltijas valsts un Balkānu valsts. Tas bija apmēram viens un tas pats, bet viņa man vienkārši pateica, ka dzīvoklis ir jau izīrēts. Viņi negribēja nevienu ņemt no Austrum Eiropas valstīm. Un, jā, bet es gribu teikt, tas bija 2000. gads, un es domāju, ka vajadzēja, mēs paskatāmies, tikai 18 gadi pagāja, kad bija šī mūsu milzīgā 100-gadu simbolistu izstāde ar sevi muzejā. Un tas ir tik īss laiks tādam milzīgam attieksmes lēcienam. Un es domāju, ka mums tas visiem ir jānovērtē, ka, protams, ka mēs varam teikt, ka viņi ir tādi un mēs esam šitādi un ka viņi nesaprot, ja mēs nesaprotam, bet tas, ka viņi, nu, teiksim, tā vecā rietumu pasaule māca mūs un mēs mācām viņus. Un man liekas, ka tieši tas, ka mums jau nevienmēr vajag atrast, nu, domāt vienādi, bet mēs visu laiku varam bagātināties viens caur otru pieredzi, un tas, man liekas, ir tas, nu, trakot vērtīgais. Kopš gadsimta mīs tas milzīgais lēciens Latvijai un Latvijas sabiedrībai lielās izmaiņas, bet kā ir ar Rietumu Eiropu tagad skatoties un noteikti arī braucot uz Franciju un citām Rietumu Eiropas valstīm, kā tās sabiedrības ir pamainījušās kopš tā laika, kā viņu pasaules skatījums tavā pieredzē, ko tu varētu par to teikt? Nu, man jāsaka, jā, ka ir tādi posmi, teiksim, pirms iestāšanās Eiropas Savienībā arī tas bija tāds interesants brīdis, jo arī Sandra Kalniete, zinot manu mūziķas pieredzi, viņa lūdza, lai es arī izveidoju tādu grupiņu, dziedātāju grupu Parīzē. Un mums bija fantastiskas meitenes, mums bija latviešu meiteņu grupa Dūkas, un tad, kad mēs arī dziedājām, tad, kad tika pieņemts lēmums, ka 10 valsts iestāsies Eiropas Savienībā, tad mēs tikām uzaicināts arī pateicoties Sandrai Kalnietei, kas runāja ar franču Eiropas lietu ministri. Mēs dziedājām šajā milzīgajā pieņemšanā, Quai-d'Orsay, tas ir ārlietu ministrijā, kopā ar franču nacionālo pūtēju orķestri. Un man jāsaka, atklāt, tas varbūt tā mazliet izklausās tā sīki, bet nu, toreiz apmēram kādas nedēļu, 2 lietuviešu un igauņu kolēģi ar mums nerunāja. Jo tas likās, nu kā tā var būt, ka tur bija 10 valsts un tikai latviešu mazs ansamblīts tur dziedāja un visi mūsu vārdi tur bija uzskaitīti un mēs skanējām visās zālēs. Bet nu, tas viņi vienkārši, tā ir tāda francūžu, nu, man liekas, ka tāda ļoti laba pazīme, ka viņi neskatās pēc, tad, kad viņi jau pazīst cilvēku, ja tu esi interesants ar idejām un vari sevi labi, nu, es gribu teikt, pārdot vai pasniegt,
tad pilnīgi vienalga, no kuras vietas tu nāc, viņi ar tevi rēķinās un viņi tev grib izcelt. Nu, ja mēs zinām, tas ir tāds arī no franču literatūras, ir tas veids par franču tiem vakariņām, kad ir tas uzdevums katru reizi kādam no viesim uzaicināt kaut kādu jaunu, interesantu cilvēku no mīluļa. Tas ir. Un tas tiešām tā ir, ka viņi visu laiku viņi ir tik ziņkārīgi, labā nozīmē, ka viņiem jebkurš jauns, eksotisks teiksim, radījums, kas parādās, un ja viņš vēl ir interesants un vēl daudz ko zina, tad tas tiešām, viņi to ņem vērā. Ja, varbūt arī tas ir, pieņemsim, piemērs ir, es vadīju arī kultūras programmu, tad, kad Beļģijā un Luksemburgā, tad, kad bija Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības padomē. Bet, piemēram, viņiem bija 8. gadā, man liekas, francūžiem, tas, ko es tur atceros. Un tad viņi gatavo, kā katrs tur gatavo tos suvenīrus, ko viņi dāvina ar visiem tiem dalībniekiem. Un tas, ko viņi uzaicināja itāļu dizaineru Starku, kas izstrādāja viņiem šo dizainu. Un, it kā liktos, kā tā francūži, viņiem taču pašiem ir savu dizaineru, bet tieši tas bija tas labākais, ka viņiem ir svarīga tā oriģinalitāte, pieeja, kvalitāte un tas, ka, īstenībā, galvenais, lai viņiem pašiem patīk tas, kas tur bija, un, ja viņiem patiks, arī citiem patiks. Es vēl 5 gadus pēc Franču prezidentūras redzēju saviem kolēģiem Francijas prezidentūras suvenīrus. Jā, un tas ir tas, ko man liekas, ko mēs varam mācīties no francūžiem, ka vienmēr ir jābūt tai mākslas klātbūtnei, jebkurā brīdī, kas noteiks arī to kvalitāti. Tas noteiks to ilgtspēju, to ilgtdzīvotību daudzām lietām. Un, jā, man liekas, ka tas ir tas, ko droši vien, ka es esmu visvairāk paņēmusi tādu ziņkārību. Jā, esmu ziņkārīga, man interesē cilvēki un ko viņi dara un ko viņi domā. Bet tas ir nevis tāpēc, lai varētu tankot, bet tāpēc, lai es varētu bagātināt savu pieredzi ar viņu pieredzi. Jā, ja mums, kā latviešu tautai, būtu ko pamācīties no frančiem, ir tātad šī ziņkārība un šī mākslas iesaistīšana ikdienas dzīvē krietni vairāk, vai ir kaut kādas lietas, ko viņi varētu pamācīties no mums? Jā, un viņi arī mācās. Tu jau minēji, jā, man bija tādi 2 fantastiski projekti Pārsteidzošā Latvija un Francijas pavasars. Tas bija 5. un 7. gads, un viņi es veidoju Latvijas puses konceptu, kur bija pirmo reizi, līdz tam viņiem bija bijusi tikai kā kultūras sezona, un es sapratu, ka mūs ir tik maz, ka mēs nevaram vienkārši kaut kā ar savu kultūru tur tā kā iespraukties, un tas arī vēl stāsts, kāpēc vispār mums tur tika dota tā iespēja. Un tāpēc man likās, ka ir jābūt, ka apakšā vienmēr ir jābūt sadarbībai, es tur izvirzīju tādus 5 kritērijus, ka katram projektam ir jāatbilst tiem, vismaz 3 kritērijiem, un ka tas vienmēr bija saistībā arī ar ekonomisku attīstību un politiku. Es teicu, ka kultūra ir kā trojas zirgs ar ekonomiku un politiku vēderā, un tas tiešām mums toreiz ļoti labi izdevās. Īstenībā tas bija tāds pirmais publiskās diplomātijas Latvijas pasākums. Bet ko darīja francūži? Viņi pēc tam uz 8. gadu, mēs strādājam arī 7. gadā priekš Francijas pavasara šeit, kur palika tie paši kritēriji, un viņi publiski pateica, ka viņi paņem no mūsu kultūras šīm sezonām šos kritēriju veidu, šo sadarbību un kritērijus, un tas nebija tas, ka viņi pakluso to paņēma un izlikās, ka tā ir viņu ideja. Viņi tieši otrādi, viņi visiem stāstīja preses konferencēs, ka lūk, viņiem bija kultūras sezona ar Latviju, un ka tas pierādīja, ka tas ļoti labi strādā, un viņi tagad tāpat darīs savā kultūras programmā, savā prezidentūrā. Tā kā es gribētu teikt, ka tieši tā labā nozīmē ziņkārība ir tas, ka viņi ir attapīgi, viņi paņem to, kas viņiem der, un neslēpj to, ka tas nāk no citurienes, jo viņi ar to lepojas, ka viņi to ir ieraudzījuši. Mhm. Tu jau minēji, ka viņu vēlme iedvesmoties no mākslas, iekļaut to ikdienā vairāk, ka tā ir ļoti acīm redzama un ka tas ir kaut kas, ko arī mēs varētu mācīties. Varbūt vairāk pastāst par to, kā viņi saglabā savu kultūru, kā viņi pilnveido savu kultūru, ko viņi dara, lai saglabātu vēstures liecības, kas ir kaut kas, ko mēs arī varētu iemācīties no viņiem, vai kas mums būtu jāpilnveido Latvijā, lai bagātinātu savu kultūru.
Es gribētu teikt, ja tu tieši saki par to, ko es gribētu teikt, ka mums vajadzētu paņemt no viņiem to pašapziņu, ka kaut kādā veidā, kaut kādā ekscelencē mēs esam centrs, un mums ir jādod tas uz āru. Tu jautā, kā viņi saglabā kultūru. Protams, viņiem ir kultūras mantojums, tas ir viens no franču tādiem kultūras pamatiem. Bet ko viņi dara? Viņi, protams, arī aizsargā, un viņi tur tā kā saglabā, bet ko viņi daudz vairāk, viņi to metram valeur, tas tā kā dot nozīmi, tā kā parādīt citiem to savu kultūras mantojumu. Un, protams, es domāju, ka daudzi no jums un arī no tiem, kas šobrīd klausās, ir, piemēram, bijuši Versaļas pilī. Un Versaļas pils, es pat biju, pirms nedēļas es biju Rundāls pilī. Versaļas pils, liekas, vienkārši, tāda, diezgan nolaista, man jāsaka atklāti. Bet viņi ar to, viņi taisa durvis vaļā, tur ir miljoniem cilvēki iet cauri, un viņi vienkārši saka, kā visiem ir jāzina par mūsu Versaļas pili. Viņi par to stāsta visur. Mēs ar savu Rundāls pili, kam gribās, tas lai meklē. Ja? Un mēs sakam, ko mēs varētu no frančiem pamācīties. Mums jāmācās tas, ka mēs savās svarīgajās nozarēs esam centrs, un mums ir jādalās, un mums ir jāsaka, mēs jums varam mācīt to, kā tas ir jādara. Es arī domāju tiešām par dziesmu svētkiem, par to organizēšanu, par to, kā mēs varam drošā vidē dziedāt visi kopā 20,000 uz skatuves. Un visi pēc tam tie 60,000 iet, un nav neviena kautiņa, nav nevienas sadedzinātas mašīnas. Un tas ir tas, kas mums nevis ir, tā mēs mākam, bet es teiktu, mums jāsaka, mēs jums iemācīsim. Un tas ir tas, ko man gribētos, ka mēs mācāmies no francūžiem. Tad, kad es saku mēs un jūs, un ka mums vajadzētu nest to Latvijas un Latvijas dārgumu vārdu un vārdus kaut kur pasaulē, tad to domā individuālā līmenī. Proti, ka tai kultūrai ir jāsākas ar katru individu, vai arī tam ir jānāk vairāk no kaut kāda lielāka lietasarga apkārt no valsts līmeņa. Es gribētu teikt, jebkuras pārmaiņas mēs varam sākt tikai ar sevi. Tas ir fakts. Bet es tiešām, mans gads Latvijas institūtā, es guvu ļoti lielu pārliecību par to, ka šobrīd, ka mēs ļoti sadalāmies tajos ielāpos. Es savulaik ir tāda pasaka par to gudro vīru un trako sievu, kas tur, kur raudāja, un vīrs, viņai, ka nav izbeigšies ielāpas svērkiem, vīrs atveda veselu baķa raudumu, un tad visu nakti sieva sēdēja un kaut ko darīja, kamēr viņš gulēja no rīta. Viņa bija sagriezusi visu mazos ielāpos un teica, ka viņai tik labi, tagad ilgi pietiks. Un man tā negribētos, ka mēs sagriežamies paši, ka mēs paši sevi, savu pieredzi un savu darbību sagriežam mazos ielāpos. Un vienkārši sakam, tagad gan mums ilgam laikam pietiks. Un es domāju, ka tiešām Eiropas Savienība un tā pieredze ar NATO un drošību un viss, kas tagad notiek, tas ir tas jaunais baķis, no kura mums vairāk vajadzētu šūt jaunas bruņķus un tiešām iet jau jaunā kvalitātē. Es domāju, ka, un man par to ļoti, ļoti sāp sirds, ka kopš Latvijas institūts ir pievienots LIA, tur tā kultūras komponente nav uzturēta. Un arī es pati par to neliekos mierā, un tas ir mans tāds, es gribētu teikt, tāda maza, gan sirds sāpi, gan sirds ilgas, lai tomēr arī valsts līmenī darbos tas parādītos, jo tiešām vārdos mēs visi runājam, ka mēs taču esam kultūras valsts un kultūra ir visas mūsu nācijas pamatā, bet darbos tas nekādā veidā neizpaužas. Un tie nabaga mākslinieki, es gribu teikt nabaga tādā ziņā, ka viņiem ir pašiem, kā teikt, slīcē pašu rokās, ka viņiem ir grūti kaut ko radīt un tāpat laikā vēl arī nodarboties ar tā radītā mārketingu. Tas, kas valstī būtu jādara, ir jānodarbojas vienkārši ar mārketingu tādu otrā līmeņa, jeb satura mārketingu, ka meklē to, kas jau ir izdarīts, un tad tas labais un pozitīvais, un to izmantot dažādos veidos, integrētā komunikācija, man liekas, ka tas ir tas, kas ļoti, ļoti pietrūkst. Tas nav tik grūti izdarāms, mēs taču to zinām. Bet es zinu, ka es neatlaidīšos, un es ļoti gribētu, ka kādreiz būtu arī kaut kas mazliet labāks.
pareizi, tikai neatlaidīgiem cilvēkiem darbi iet uz priekšu, un tu minēji par to Versaļas pili, ka visiem cilvēkiem tur ir jābūt, un tā ir tā Francijas pastkartīte, vai es pats biju Francijā pirms pāris nedēļām, protams, ka pie Eifeļa torņa. Visi zina, kas ir Eifeļa tornis, un es domāju, ka frančiem ir izdevies radīt šo konceptu cilvēku prātos, ka tā ir lieta, kas ir noteikti jāapmeklē, un mums arī šeit Latvijā ir visādas interesantas lietas, un varbūt pat kaut kas, ko mēs paši nezinām. Es tādu interesantu faktu izmetīšu, ka Latvija atrodas visaugstākā ēka Eiropas Savienībā, un mūsu Latvijas televīzijas tornis ir visaugstākais uz 3 kājām tornis visā pasaulē, un es skatos uz to Eifeļa torni un domāju, bet kāpēc, lai mēs mūsu televīzijas torni arī nevarētu tādā pašā veidā nostādīt cilvēku prātos? Jā, es pilnīgi piekrītu, un ir ļoti daudzas tādas lietas, kas pie mums ir vienkārši izcilas. Jā, un tiešām es esmu daudz uzņēmis francūžus arī šeit Latvijā. Viņi staigājot pa mūsu balto jūrmalu, vienkārši viņi saka, cik šeit maksā māja? Un ka es šeit gribu braukt, ja arī, protams, arī tas ir atkarīgs, kā mēs to pasniedzam, arī ar tiem pašiem veciem vilcieniem, ar koka krēsliem. Es viņus vedu speciāli uz jūrmalu, es teicu, ka tā ir eksotika, ja, ka tas ir mūsu padomju laika mantojums, un ka īstenībā to jūs nevarat nekur citur redzēt. Toreiz vēl bija, ka tāds stants nāca tiem lieliem zīmogiem, kas spieda uz biļetēm, un viņiem tas likās milzīgi eksotiski. Un es domāju, ka noteikti mēs varam, mums ir tik daudz lietu, kuras mēs varam tiešām dot kā tādus pievilkšanas punktus, bet šeit, lai man piedod, bet man tiešām liekas, mēs esam par daudz skaudīgi un gļēvi. Un ja man ir kāds, kā tu tā var teikt par latviešiem, es esmu pati tāda. Jā, es esmu, un tas, katrā, arī Jānis Durbiņš saka, ka mums katru dienu jācīnās ar velnu sevī. Un katru dienu latvietim vajadzētu cīnīties ar to skaudību un gļēvumu sevī. Jebkurā vārdā, kas tiek publiski pateikts, kaut kas slikts vai kaut kas nenovīdīgs. Man ļoti, ļoti gribētos, ka nevis tas, ka kāds aizliedz tā runāt, bet ka mēs sākam ar sevi un mēģinam, teiksim, ne tikai runāt, bet kā runāt, tā domā, vai ne? Sāksim ar kultūru sevī, vai ne? Jā, tas tāds, jā. No kultūras pievērsīsimies mazliet stereotipiem. Man ir tāds viens interesants jautājums. Šeit no Latvijas skatoties LTV ziņas un vērojot notikumus, kas ir Parīzē un arī citur, ļoti bieži pavasarī mēs redzam, ka Francijā uzsākās tā sauktā streikošanas sezona. Tas nav tikai pavasarī, tas ir ik pa reizei. Bet man jāsaka, ka tas ir viņiem tāds savstarpīgi, tā kā vairākas reizes gadā Jāņi. Teiksim, no mūsu pieejas, jo viņi izlaiž savu tvaiku, un tas tiešām, bet kas ir galvenais, ka viņi neiet tāpēc, ka, tā kā varbūt padomu laikā 1. māja gājiens bija, kad zina, tieši otrādi viņi tiešām iebilst, teiksim, ir gatavi izsaukt saukļus, pretoties tur pensiju reformai, ja mēs zinām, tur pastābija un dzelzceļā reformas. Un dažādas lietas, viņi tiešām jūtas pilsoniski iesaistīti. Un es arī zinu, arī mani draugi, arī no latviešu vidus, ceļš tie, kas ir jau apprecējušies, iegājuši tajā franču vidē, viņi iet kā traki. Un, protams, tas ir ļoti, piemēram, transporta vai atkritumu savācēju streiks. Bet tā ir viena no demokrātijas izpausmēm. Protams, var teikt, ko tad viņi tur panāca, bet īstenībā viņi panāk. Un viņi parāda, ka nav vienalga. Un viņi parāda, ka cilvēks var iziet uz ielas, 10 cilvēku kopā, izkliegt saukļus, un ka tas kaut ko mainīs. Jo tieši tā nevērīgā, tāda necieņpilnā attieksme ir tā, kas cilvēkus aizver. Ja, jo tad, ja tu vari justies brīvs, tad, kad tu par savu brīvi izteiktu vārdu nedabūsi pa muti vienalga vai sociālajos tīklos vai darba vietā, tad tu esi brīvs. Un tad tu ej uz vēlēšanām. Bet, jo cilvēkam tas aizvainojums, viņš rodas tiešām no tādas necieņpilnas attieksmes.
Un tas, ko es arī mācījos Francijā, ka cieņa pret cilvēku, pret jebkuru ir visa pamatā. Un tas ir, starp citu, interesanti. Bija tāds, man liekas, pie mums arī toreiz sāk mēģināt, bija tāds tā kā televīzijas šaus Maillon Faible, tā kā vājākais posms. Un tur es atceros, ka es skatījos no sākuma ārprāts. Kā viņa tā var teikt, ka tas cilvēks ir atbildējis nepareizi? Un viņa saka, bet jūs saprotat, ka jūs vispār neko nezināt. Bet pēc tam es sapratu, ka tā ir tāda rūdīšana, ka neviens tevi nevar personiski aizvainot. Tā ir tava attieksme, ja tu to uztver personīgi. Un tas, es tiešām no sākuma likos ārprāts. Tas ir tik nesmalkjūtīgi, un kā tā viņi var teikt? Bet es gribu teikt, ka francūši nevar kā mūsu, ka jebkura kritika, kas tiek izteikta, ļoti bieži tiek uztverta personīgi. Bet īstenībā kritika ir tikai nākamais pakāpiens, lai būtu labāk. Par protestiem runājot un iziešanu ielās, no vienas puses demokrātija, viedokļu izpaušana un ir iespēja panākt arī pārmaiņas vai ietekmēt to, kā lemj politiķi tajā attiecīgajā brīdī. No otras puses pēdējos gados sevišķi ārkārtīgi agresīvi un nekontrolējami šie protesti ir kļuvuši. Kā tu to redzi, esot dzīvojis Francijā un runājot visticamāk ar draugiem, kas tur ar vienu dzīvo, kā viņi uztver šobrīd šo iziešanu ielās? Es domāju, ka tā ir pēc otrā pasaules kara tā lielā problēma ar darbspēku ieviešanu. Tāpēc, ka tas bija dekolonizācijas, vienalga sapratāt process. Un, protams, tas līdzīgi bija kā Beļģijā. Tiešām arī no Ziemeļāfrikas ir ļoti daudz cilvēku iebraukuši, gan Francijā, gan arī Beļģijā. Es Beļģijā arī dzīvoju 4 gadus. Un tie cilvēki, viņi dīvaini bija tāds uzskats, ka viņi tika tāds purvciems tika uzcelts, kur viņi tika salikti. Piemēram, ceļš Beļģijā tā bija. Un arī Parīzē īstenībā padomu laikā tās mājas, ko mēs uzskatījām par franču projektiem. Tie bija, tas priekš, teiksim, ļoti nabadzīgiem cilvēkiem, sociālās mājas tās bija. Un viņi izveidojās kā geto. Un tas ir tie ziemeļa rajoni Parīzē augšpusē, ja, tur tie tiešām ir kā geto. Tur ir Ziemeļāfrikas vienkārši nospiedošais vairākums, bet, ko es gribētu teikt, kas man arī likās, jo toreiz dzīvojot Parīzē, es nesapratu, kāpēc Latvijā bērndārs ir krievu valodā. Jo franči savu valsts skolas ir tikai franču valodā. Un man arī dēls sāka iet tā kā bērndārzā, un tur bija speciāli viņam tā kā apmācības. Un skolā, ja tu atnāc, piemēram, pirmais pusgads ir tā saucamais civilizācijas kurs, kurš tev ir jāaiziet paralēli mācībām, tikai lēnā garā tu ieej un sāc mācīties franciski. Tu vari mācīties arī angliski vai vāciski vai neskā vēl savādāk, bet par to ir ļoti dārgi jāmaksā. Un tāpēc visi tie iebraucēji, viņi runā savā starpā franciski. Un, protams, tā ir tie dedzinātāji, kas šobrīd dedzina, tā ir 2., 3. un jau 4. paudze. Un viņiem atkal tas mazliet tā arogantā attieksme pret viņiem, īstenībā tagad nāk ārā caur to 3. paudzi, kas saka, es esmu francūzs, es esmu šeit piedzimis 3. paudzē. Un viņi ir visu laiku klausījušies, ko viņiem vecāki franciski mājās stāsta. Un tās mašīnu dedzināšanas, starp citu, arī bija 5. gadā, kad tieši bija pārsteidzošā Latvija Parīzē. Tad arī bija tieši mašīnu dedzināšanas un tajās priekšpilsētās, un, protams, tas ir bīstami. Bet man jāsaka arī, tad, kad bija tie terorakti Parīzē, francūši kaut kā ļoti ātri atgūstas. Viņi nesēro ilgi. Viņi tiešām iedzer savu pišē, savu karafi, vīna karafi, nopūšās un iet tālāk. Un viņi saka, es taču neiešu, tāpēc neiet uz kafejnīcu, ka man tur ir terorakti. Es biju arī tieši pēc teroraktiem, mums bija Ziemassvētku koncerts Parīzē. Es gribu teikt, ka tā skatīšanās uz priekšu un sevis mīlēšana un tādā veidā, ka es gribu dzīvot, es gribu būt laimīgs, un es darīšu visu, lai es tāds būtu.
un tāda vieglāka pieeja. Jā, droši vien es kaut kur esmu to pieņēmis arī priekš sevis, tāpēc man nevienmēr ir šeit viegli. Starp citu, es atbraucu no Francijas, man bija tāds šeit, es tā gāju un smaidīju un likās visa dzīve priekšā un viss tik labi. Un tad tie cilvēki tā apmēram, tu necieti, mēs tev palīdzēsim. Smaida, tad muļķis, acīm redzot, kaut kas nav kārtībā. Ar putniem tāds, jā. Bet es esmu, un es uzskatu, ka ir jāsmaida un ir jābūt priecīgam un laimīgam. Es tagad atklāšu sarunas vidū, ka es arī kādu laiku nodzīvoju Francijā, gan ne Parīzē, bet Lionā. Un toreiz arī, protams, notika jau tādi pamatīgi streiki. Tas toreiz bija laikam saistībā arī atkal ar transportu kaut kas. Šobrīd neatcerēšos, bet es runāju ar savu profesoru, kurš jau ir pāri 50 viņam ir, un viņš teica, ka viņš un viņa draugi skatās uz Latviju ar nedaudz tādu tā kā skaudību, jo pie mums esot mierīgāk un cilvēki dzīvo saticīgāk. Un toreiz viņš teica, ka jā, Baltijas valsts esot viens no galvmērķiem, uz kuru varētu doties. Jo toreiz jau tās problēmas bija salīdzinoši lielas. Kuros gados tas bija? Tas bija pirms 5 vai 4 gadiem. Netik sen. Jā, un šeit es domāju, ka mēs varētu runāt. Savulaik es mācījos arī Bojārskolā. Tad bija tāds universitāte, tāds pasākums. Un es atceros, man bija tāda makroekonomika. Un likās, ko es tas pirmajā lekcijā mums atnāca pasniedzējs, un viņš teica, makroekonomika ir izstāstām vienā līdzībā, ka varda ielic ūdenī un ūdens sakustējās. Un trešais aplis nezina, ka viņš radās tāpēc, ka varda ielic. Un kāpēc es gribu teikt, jo Liona bija viena no mūsu pārsteidzošās Latvijas pilsētām. Mums bija 4 pilsētas 5. gadā, un Liona bija viena no tām. Un Lionā mums bija arī ļoti laba programma, un es gribu teikt, ka daudzi cilvēki, viņi paši neapzinās, ka tas varbūt notika, ka bija tā pārsteidzošā Latvija, bet viņi tajā laikā dabūja to pārliecību, ka šeit ir tādas labu lietu centrs. Es gribu vēlreiz to atkārtot. Jā, arī, ko tu tagad, piemēram, apstiprināji, jo mēs tur Latvija piedalījās balets Korsārs, tur bija 10 izrādes tajā Lionas dejas tajā, festivālā, kas viņš tur bienāli. Visas bija izpārdotas izrādes. Cilvēki brauc no Parīzes uz Lionu, uz Latvijas baletu. Un es domāju, ka tas ir palicis kaut kādā tādā mazliet apbrīnas tajā sajūtā. Jā, un es gribu teikt, ka tas ir tik svarīgi, ka tiešām mēs rādām to, kas mums ir, tas izcilais, un nevis tā kā paši rādām un paši atnākam, paši samaksājam, paši skatāmies, bet tiešām pārliecinām, tas arī bija mans uzdevums, zināmā mērā, padarīt tos cilvēkus par Latvijas faniem. Īstenībā ļoti interesanti. Mēs tagad salikām 2 lietas kopā dažādos laika posmos, un iespējams tur arī ir tā kaut kāda sasaiste šajos 2 notikumos. Jā, jo mums Lionā, protams, arī bija tie paši runājušie akmeņi, un tur bija izstādes un gastronomija, tur bija, un arī tur bija kaut kādas politiskās sarunas un tam līdzīgi, ja? Bet es tiešām domāju, tā ir tā publiskā diplomātija, jā, tas, protams, tas attīstās, tas bija 5. gads, tas gandrīz pirms 20 gadiem, tagad noteikti tās būtu citas formas un teiksim, visādi dažādi pasākumi, bet tas, ka tas valsts mārketings tam pozitīviem, kas notiek, teiksim, valstī, tas ir tik svarīgs. Super, man liekas, ka es ceru, ka klausītāji ir sagaršojuši savās ausīs kaut daļiņu no Francijas un šo Francijas pieredzi un kaut kādā mērā arī Francijas dzīves ziņu, bet šis, man liekas, ir labs laiks mums apstāties, noklausīties muzikālu gabalu no Francijas. Šo dziesmu mums Vita palīdzēja atrast, un pēc tam atgriežamies 2. daļā ar Viktorīnu. Jusque dans nos bras, égorger nos fils, nos compagnes, aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos
Esam atpakaļ horizontologā. Ar mums kopā ir Vita Timermane Mora ar savu pieredzes stāstu no Francijas. Otrā horizontologa daļa, kā ierasts, ir Viktorīna. Vita un Anna, ļaujiet, es jūs iepazīstināšu mūsu klausītājus ar spēles noteikumiem. Tātad es esmu sagatavojis 5 jautājumus dažādās tēmās, un jūsu uzdevums būs uz tiem atbildēt. Kurš vairāk atbildēs, tas uzvarētājs. Uzreiz brīdinu, ka jautājumi varbūt ne visi būs pavisam vienkārši, bet, kas ir galvenais, tie dos iespēju gan mums šeit studijā, gan klausītājiem mājās uzzināt kaut ko jaunu. Un klausītāji, jūs arī esat aicināti mēģināt atbildēt uz šiem jautājumiem līdzās Vitai un Annai, un varēsiet salīdzināt, kam ir gājis vislabāk. Nu ko, ķeramies klāt. Redzēsim, kā mums ies. Galvenais jau ir, es pieiešu no tāda skatu punkta, ka es arī kaut ko jaunu uzzināšu. Pat, ja es nezināšu uzreiz. Tieši tā. Es pievienojos šim. Pirmais jautājums ir par tēmu kulinārija tev, Vita. Kāpēc Francijā bagetes nedrīkst apgriezt ar kājām gaisā? Ar kurām kājām? Tu uz galda vienkārši uz mutes nolikt, ja? Nezinu. Es nezinu. Kāds minējums? Latviešiem kā arī nedrīkst likt ne tikai bagetes, bet jebkuru maizi nedrīkst likt uz mutes. Tas ir grēks. Man mamma vienmēr tā mācīja, ka nedrīkst. Es pat, ja redzu ciemos, es pakluso apgriežot. Tur tā kautrīgi, bet īstenībā pie pareizās atbildes nonāca. Tas iemesls ir, tas nes neveiksmi. Un, Francijā šī maņticība, iespējams arī pie mums, nāk no viduslaikiem, un tam iemesls ir tāds, ka maiznieks vienu maizes klaipu lika ar kājām gaisā, un tas maizes klaips bija paredzēts bendei. Un tad no tā tas ir atnācis līdz mums kā lielas neveiksmes maņticība. Jā, bet jūs nezināt to? Man tiešām, man mamma vienmēr, kad tu cevišķi, ka rupmājas, kad noliek otrādi, viņa tāds, nedrīkst tā darīt, nedrīkst. Es nezināju par to, ka otrādi nedrīkst likt. Es par to, ka, jābučo maizīti ir nokritus lejā, bet par to otrādi likšanu nezināju. Es arī kaut kā, vienmēr negribējusi uzbāzties tur ar kaut kādiem saviem dzīvošanas padomiem, bet es tiešām apzināti esmu, ja es redzu, es apgriežu otrādi. Vienkārši. Tagad mēs zināsim. Otrais jautājums ir par tēmu sabiedrība tev, Anna. Iespējams, mazliet sarežģītāks. Franču valoda ir valsts valoda 32 pasaules valstīs. Pārsteidzoši, bet pasaulē lielākā franču valodā runājošā pilsēta neatrodas Francijā. Kurā valstī atrodas šī pilsēta? Un bonus punktiņš, ja tu vari nosaukt arī pašu pilsētu. Man kaut kā domas vedas uz Āfrikas kontinentu, ņemot vērā, ka tur ir daudzas bijušās kolonijas, kur varētu runāt franciski. Franču valodā, tad jāskatās, kur varētu būt tāda lielāka pilsēta. Iespējams, Ziemeļāfrika, varbūt dziļāk. Mēģinu ieskatīties tavās acīs un ieraudzīt pareizo atbildi. Es arī nezinu. Varbūt Kongo. Jā. Wow! Super! Bravo! Es vienkārši savulaik, merci beaucoup, savulaik Ugandā piedalījos kā žurnālists braucienā, un es intervēju arī bēgļus no Kongo.
Un tad es atceros, ka viņi runāja franču valodā, un viņi bija šausmīgi daudz. Un tad es domāju, labi, tad tā varētu būt tā valsts. Ļoti labi. Mums rezultāts ir 1-1. Tātad pareizi atbildi ir jā, Kongo Demokrātiskā republika. Un tā ir tās galvaspilsēta Kinshasa. To es nebūtu nosaukusi atzīstos. Tur dzīvo aptuveni 17 miljoni iedzīvotāju. Un salīdzinājumam Parīzes metropolitēnā dzīvo 11 miljoni iedzīvotāju. Tālūk. Nu, ko dodamies tālāk? Bravo. Es pat nedomāju. Likās, ka beigās būs kaut kāda Alžīrija. Tur maziņākas tās pilsētas. Nu, jā. Trešais jautājums par tēmu vēsture. Francijas karalis Luis 14. jeb Saules karalis, ir visilgāk valdījušais karalis pasaulē. Viņš valdīja vairāk kā 72 gadus. Rekords, kuru nepagūva pārspēt pat Lielbritānijas karaliene Elizabete II. Bet jautājums ir tāds, ar ko ir slavens Francijas karalis Luis 19. Ar to, ka viņš bija pēdējais? Tā nebūs pareiza atbilde. Nu varbūt tev ir minējums. Bet viņš bija pēdējais pareizi? Viņš nebija pēdējais. Ir atbilžu varianti? Nav. Nu tad mēs ļaujam klausītājiem to līdz priekš sevis to nostāstīt. Aprunāties, padiskutēt, un tad Roberts visticamāk mūs apgaismos kā karalis šobrīd. Nu, redziet, tātad tas... Es jau mazliet mēģināju pateikt priekšā, runājot par Luiju 14. Viņš visīsāko laiku bija. Tieši tā, jā. Jā, Luijs 19. ieguva troni 1830. gadā, pēc tam, kad viņa tēvs atteicās no troņa jūlija revolūcijas laikā, un viņš pavadīja tātad savā amatā 20 minūtes. Līdz arī viņš atteicās no sava troņa. Un tādējādi viņš ir ieguvis šo godu kā visīsāko laiku valdījušais karalis. Nu, paldies, šis ir galīgi labs. Tas ir fakts, jā. 4. jautājums ir, Anna, tev par tēmu vīns. Francija ir otra lielākā vīna ražotāja pasaulē, uzreiz aiz Itālijas, kā arī otra lielākā vīna patērētāja pasaulē. Nosauc valsti, kas ir lielākā vīna patērētāja pasaulē. Lielākā vīna patērētāja. Itālija bija pirmā, kuru visvairāk ražota minēja. Kur vēl varētu dzert daudz vīna? Grieķija, vēl kaut kur? Nu labi, es nebūšu interesants. Es teikšu Itālija, lielākā patērētāja. Tā nav pareiza atbilde. Vita, vai tev ir? Spānija. Tā nebūs arī Spānija. Mēs neizējām ārpus Eiropas, varbūt tā ir mūsu problēma. Jā, man arī liekas, ka tas ir mūsu problēma. Tā ir jūsu problēma. Ja mēs uz citu kontinentu mums jāaiziet. Argentīna, kur ēd daudz steikus un piedzer klāt garšīgu sarkano vīnu. Arī ne? Nu labi, sāk. Nu labi, nemocīšos vairāk. Tā ir ASV. Jā, bet jūs zināt par to ASV un par tiem vīniem un Franciju, kas tas tā milzīgā starpība, jo Francijā vīnogu lauks nekā nedrīkst apstrādāt. Un tā ir milzīga konkurences problēma, tāpēc kā ASV to dara. Un tas viņiem ir vienkārši, viņi visu laiku par to cepās. Jā, un tāpēc arī, protams, Amerikā, lai gan tur it kā viņi paši ražo un paši arī kā teikt, paši vēlē, paši apsveic, bet tā ir īstenībā par to vīna kvalitāti un vispār par to, kas ir vīns. Tā ir runa. Tā būtu vesela tēma, vēl citai diskusijā. Jā, un tas, ka Francijā jauc tās vīnšķirnes un citur tad taisa no vienas vīnogšķirnes. Nu, lūk, tātad pēc 2020. gada datiem Francijā kopumā kā valsts patērēja 25 hektolitrus ar vīnu, kamēr ASV patērēja 30 hektolitrus. Bet tagad ņemam vērā iedzīvotāju daudzumu ASV Francijā. Un, protams, ka Francija arī šajā rādītājā ir viena no valstīm pašā topā. Vidēji uz vienu cilvēku patērē 46 litrus ar vīnu gadā. Un cik Itālijā?
mazāk. Jo Francijā tomēr bērniem nedod vīnu, bet Itālijā mēs zinām, ka dod. Un starp citu vēl tāda interesanta lieta arī par to, kā mainās attieksme pret lietām. Ja es dzīvoju Beļģijā, tas bija tāda interesanta lieta uzzināt, jo Beļģi domā, ka viņi ir alus lielvalsts, un ka viņiem bija vēl 80. gados skolās bija alus automāti. Jā, un arī, piemēram, man dēls, viņš ir florbola spēlē un florbola tiesnesis, un viņš ieviesa to, ka tiesnesis nedrīkst starpbrīdī dzert alu. Jo līdz tam tas tā bija, ka tas nav nekas slikts, ka tu aizēji un iedzer alu. Un pēc tam atkal ej tiesā. Un tad bija tā runa par to, ka var apstrīdēt to tiesneša lēmumu, ja viņš ir pirms tam dzēris alu. Un tad tādā veidā, jā, bet fakts kā tāds, ka viss mainās. Viss mainās, bet Vita, tu tieši sāki runāt par sportu. Un tas ir arī tā ir arī 5. jautājuma tēma - sports. Nākamgad Parīzē notiks 2024. gada vasaras olimpiskās spēles, un tieši pirms 100 gadiem, 1924. gadā, Francijā notika pirmās ziemas olimpiskās spēles. Albertvillā? Jā, jautājums ir, lūdzu, nosauc pilsētu, kurā tās notika. Albertvillā. Nav? Nē. Es zinu, kas tā ir par pilsētu, bet es pēkšņi nevaru atcerēties nosaukumu, tāpēc, ka tas ir taču kalnos. Tas ir pie Annecy, netālu no Annecy. Kā sauc? Bet Albertvilla nav. Albertvillā ir bijušas olimpiskās spēles, bet ne pirmās. Tas ir no Lionas salīdzinoši neilgā braucienā, kad dodas uz Šveices pusi. Emma? Manas mēles gala ir tāpēc, ka tur ir saglabājušās arī slēpošanas, visas tās būvas. Tur ir muzejs, kur var iesaisties vecajā bobā, un es tur visur esmu bijusi, bet šobrīd es tev nevaru pateikt to nosaukumu. Tur ir arī Slavens universitātes. Ja man būtu varbūt 5 minūtes laika padomāt, es tev pateiktu to nosaukumu, bet šobrīd es nevaru. Šis ir ļoti labs jautājums īstenībā. Tiešām gatavojoties jau Francijas olimpiskajām spēlēm. Superīgs. Grenoble? Nē. Pareizā atbilde. Tas ir ļoti mazs ciems. Tā pilsēta saucās Chamonix. Chamonix, jā. Es tur esmu slēpojis. Jā. Tā ir slēpošanas trasa. Jā, protams, tā ir tad Eiropas Savienības lielākā kalna Montblanc pakājē. Es gribēju teikt Montblanc, jā, bet jūs zināt par to Montblanc arī. Tu zini, kas ir Montblanc, noteikti jau tagad zini, bet man tas bija tāds beigais šoks, kad es sapratu, cik daudzas lietas mēs franciski sakām un nezinām, ko tas nozīmē. Ko tas ir Baltais kalns, ja, piemēram, Lemāna pilsēta, ka tās ir rokas. Daudzas lietas, un es īstenībā domāju, ka tā arī ir vesela tāda domāšanas maniere, ka mums tomēr ir svarīgi, ir interesanti uzzināt, no kurienes, kas tas ir. La Manche. Jā, La Manche piedurkne, man vienmēr vislabāk patīk, tāds, ka tas tiem, kas zina krievu valodu, kas ir sarķīri, ir franciski aiziet uz restorānu, jeb uz koncertu, un ko nozīmē krieviski sarķīri. Iziet ārā no telpas. Es domāju, arī no turienes tas nāk. Visticamāk, jā. Lūk, ko es vēl varu pateikt par Chamonix, ir sacensības notika 9 disciplīnās, piedalījās 250 dalībnieki, un 2 no tiem bija arī no Latvijas. Bravo. Arī mēs piedalījāmies vēstures veidošanā. Ko, es apsveicu jūs abas ar neizšķirtu. Paldies! Un klausītāji, varbūt jums veicās labāk? Mums arī veicās labi. Mums veicās brīnišķīgi. Un ir pienācis laiks atvilkt elpu ar vēl vienu muzikālu pauzi, un tad jau atgriežamies atpakaļ horizontologa 3. daļā. Un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Quel est celui qui lui jettera la première pierre? Celui-là ne mérite pas d'être sur terre.
rien qu'une fois, glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Est-ce le diable qui s'est incarné en elle pour détourner mes yeux du Dieu éternel qui habite dans mon être ce désir charnel pour m'empêcher de regarder vers le ciel? Elle porte en elle le péché originel. La désirée fait-il de moi un criminel? Esam atpakaļ horizontologā noklausījušies lielisku mākslas darbu no Francijas, kuru mums ieteica Vita Timermana Mora, kas ir strādājusi Latvijas vēstniecībā Francijā, tāpat ir bijusi profesionāla mūziķe, kā arī saņēmusi Francijas literatūras un mākslas ordeni. Mēs esam atpakaļ ēterā un esam pie raidījuma noslēguma daļas, trešās daļas, kur runājam par aktualitātēm. Un rudens, protams, ir filmu, muzeju mēnesis, kad notiek dažādi pasākumi. To skaitā arī Baltās naktis, kad cilvēkiem ir iespēja ielūkoties muzejos arī valsts iestādēs nakts laikā un redzēt dažādas interesantas izstādes un audio-vizuālas performances un tam līdzīgi. Vita, tu minēja mums pirms šīs sarunas, pirms ētera sarunas, ka kaut kas tāds sākotnēji noritēja Francijā un ka šī ideja īstenībā nāk no turienes. Jā, vispār tās nakšu svinēšanas nāk, cik es zinu, no Francijas vismaz viņi tās ir pasnieguši kā savējas. Mēs ļoti zinām, ka viņas uzskata civilizācijas šūpuli, ka te ir demokrātijas un tam līdzīgi. Bet jā, viņi to ir darījuši tik labi un tik skaisti, ka savulaik pārsteidzošās Latvijas laikā, kad bija tas gaismas festivāls tieši tumšākajā laikā, toreiz, jā, Latvijas delegācija atbrauc uz Lionu, kur tas notika, un tā radās Latvijas, jeb Rīgas Staro Rīga gaismas festivāls, jeb arī, piemēram, Francija uzsāka tās kultūras mantojuma dienas, kad viņi atvēra visas, es pat esmu gājusi uz Parīzes mēriju, gājusi garām mēra krēslam, vai arī kultūras ministrija, ar Kedarsē, ar ārlietu ministriju, tur bija tā daudz mazākā līmenī, bet jā, viņi, līdzīgi kā liekas, ka Roma dzīvo uz drupām, bet francūži nedzīvo uz drupām. Viņi vienkārši lieto visu to, kas viņiem ir, tāpēc, lai viņi paši būtu priecīgi un laimīgi. Un es savukārt esmu ļoti priecīgi, jā, ka Latvija ir uzsākusi, ja paņēmusi to ideju un attīsta, un tiešām Latvija varētu kļūt par nakts dzīves līderi, droši vien ņemot vērā visas Jāņu naktis un muzeju naktis, Baltās naktis, baznīcu naktis un visas pārējās naktis, ko mēs arī mēģinām dažādos veidos, ja nakts plikos skrējiens, pieņemsim, jā, Kuldīgā, bet jā, man liekas, ka tas tā franču, tā priecāšanās, tā kultūra ir priecāšanās. Un man gribas teikt arī mūsdienu māksla, ka mūsdienu māksla nav kaut kas noslēgts, ja tikai pašiem māksliniekiem saprotams. Es, piemēram, atceros, Parīzē bija viens tāds smalks gadījums, jo parasti Elizējas laukos uz Ziemassvētkiem tiek kaut kā izrotāti koki. Un vienu gadu tika skaisti viņi apvilkt ar tādu baltu audumu. Un, protams, pirmajās dienās izskaties ļoti labi, bet pēc nedēļas tas audums jau bija pelēks un netīrs un driskās. Bet viņi tā ļoti necepās par to. Viņi nemeklēja vainīgo, kurš pieņem lēmumu, pat mākslinieki tur dikti tur nelamāja. Vienkārši viņi teica, jā, šogad mums būs šādi Ziemassvētki, un ar to arī viss beidzās. Un arī es ļoti labi atceros arī par dažādām sportspēlēm, mēs runājamies. Ja viņi ļoti gatavojas, mēs uzvarēsim, un viņi zaudē, vienkārši nerunā vairs par to. Cik veselīgi un pozitīvi attieksmi pret notikumiem. Jā, es gribu teikt, ka vienkārši tas nav jēgas cepties par to, ko nevar izmainīt. Selavi, ui. Tieši tā. Tu minēji, ka mums Latvijā ir tik daudz dažādu naktīs pasākumu, vai tas ir arī kaut kas, ko mums vajadzētu kaut kādā veidā eksportēt, vai otrādāk tādā veidā mēģināt turistus vairāk piesaistīt pie mums, kā pateicoties šiem kultūras notikumiem, vai
Vai mēs pieliekam šajā kaut kādas pūles, vai mums vajadzētu pielikt pūles? Nu, es jau minēju sākumā, man liekas, ka mēs varētu 100-kārt vairāk pūles pielikt. Un vēlreiz nevis, ka tie paši, kas organizē, jo viņiem jau tiešām, viņi paši jau ļoti daudz dara, bet ir jābūt kādam, kas to novērtē un pasaka, ka tas ir tik labi, ka es to gribu izmantot jau kā savu jau instrumentu. Un tas jau ir publiskās diplomātijas pamatā. Ja, ka, teiksim, ārlietu dienests izmanto kultūras sasniegumus, lai sasniegtu savus mērķus, kultūras cilvēki izmanto ārlietu dienestu sasniegumus, lai, nu, piemēram, ja mēs runājam arī par šiem 2 festivāliem, ja, ka, lai sasniegtu savus mērķus, ekonomika, biznesa izmanto kultūras sasniegumus, lai pievērstu sev uzmanību. Kultūra mūsu izcilā izmanto biznesa klātbūtni kaut kādā vietā, lai parādītu, ka Latvijā ir milzīgi labi produkti. Ja, nu, tā arī tas, īstenībā tāds pastāstīņš no Kabalas par to Elli, un jūs nezināt par Elli un Paradīzi, kas tur bija par to, var sakot, ka vienā vietā visi sēža garām karotēm, kas ir piesietas pie muguras, ka viņi paši nevar dabūt, un tā ir Elle, un otrā vietā, ka viņi ar savu karotu pabaro otru, un tā ir Paradīze. Runājot par sasniegumiem, mēs jau iepriekš runājām par tavu pieredzi strādājot UNESCO un dziesmu un deju svētki, kas šogad arī notika Latvijā, tie ir iekļauti UNESCO nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Es saprotu, ka tev ir bijusi kāda saistība ar šo sasniegumu. Jā, jo 2000. gadā, man liekas, tieši tika UNESCO sāk vadīt jauns ģenerāldirektors, kā Chiro Matsura no Japānas, viņš milzīgs reformas ievies, jo pirms tam bija viens spānis, spāņu valodā runājuši ļoti latīniskas pieejas cilvēks un jauks, bet tur bija diezgan tādas, lielas lietas, kas bija jāmaina, un arī Koichiro Matsura uzsāka nemateriālā kultūras mantojuma programmu. Un tas viss ļoti labi sakrita, un mēs iesniedzām pirmais projekts, mums bija tautas dziesmas, kurš mūs ļoti augsti tika novērtēts, bet dažādu diplomātisku pārpratumu dēļ tās netika iekļautas. Un tad man zvanīja no UNESCO, jo man tiešām tur arī bija jau tādi savs fanu klubs, es gribētu teikt. Un viņi teica, ka mēs uzreiz iesniedzam, ka nākamo lietu. Un Latvijā vēl tā īsti tas nebija novērtēts, tā programma, kaut kā tā vēlāk atnāca, mums tas 3. aplis nebija vēl pienācis. Un, un es kā diriģente ieteicu, ka vajag tos dziesmu svētkus. Jo man arī tā teica, izdomā pati, ko mēs tur varētu izdarīt. Un es gribu arī teikt lielu komplimentu, piemēram, Dacei Neiburgai, toreizēji Dacei Melbārdai, jo viņa rakstīja pieteikumu. Es staigāju, es biju tas runas vīrs un tas idejas, ko mēs vēl varam darīt, un tiešām Dace ar savu roku rakstīja šo pieteikumu. Un tas, ka cilvēkiem tas liekas šobrīd pats par sevi saprotams, ja, tas nav pats par sevi saprotams. To dara cilvēki, un tas varbūt tagad, ko dara ārlietu dienests un mūsu diplomāti, ko viņi izdara, tas varbūt būs jūtams vēl pēc gadiem, un tas atkal liksies pats par sevi saprotams. Es varu teikt gan līdzīgi par Eiropas Savienību, gan par NATO. Tagad mums liekas tas pats par sevi saprotams. Tas nebija tā. Un, protams, atgriežoties pie kultūras, par dziesmu svētkiem, un arī, ja mēs runājam par kritērijiem, tur bija vai tas starptautai universalitātei un unikalitātei, un tas, kāpēc tas ir tik unikāli, un tur ir tas, ka cilvēki, pirmkārt, ka tas ir process, otrkārt, ka cilvēks sanāk un dzied a cappella, tas ir bez pavadījuma vismaz 4-balsīgu dziesmu, kopā visi. Jo citreiz festivālos sanāk un dzied katrs savā nodabā, un šī ir vienlaicīgi, tad, kad visi ir tautstarpos, tas arī bija viens no tādiem unikalitātes kritērijiem, un tad vēl nākamais bija, ka dziesmu svētku tā tradīcija attīstās, un ka ir jau tādi satelīti, ka toreiz bija arī studentu dziesmu svētki, bērnu dziesmu svētki, tur vēl dažādu citu koru dziesmu svētki, ka tā ir atvasināta forma, tas nozīmē, ka dziesmu svētku forma visu laiku var attīstīties, un ka tā nav sastingusi, un ka tas ir cilvēku pašu tas entuziasms, kas veido to formu, ka tas nav muzeja eksponāts.
Un es ļoti, ļoti ceru, ka arī pēc šiem dziesmu svētkiem, ka, nu, teiksim, tas formas, kā, piemēram, mēģina kori, ja, tad tieši tā es arī pirmo reizi 2003. Gadā piedalījos ar diasporas kori. Tas bija viena no pirmajām reizēm man grupa Dūkas no Parīzes. Un savukārt 18. gadā es piedalījos ar Briseles ugunīm, ko es, nu, teiksim, arī latviešu kori. Un, protams, mēs nemēģinājām 2 reizes nedēļā. Jā, tas nemaz nav iespējams. Arī Parīzē mēs 1 reizi nedēļā toreiz mēģinājām. Un es domāju, ka visādas formas, tāpat kā mēs redzam internetā un visa informācijas apmaiņa, viss mainās tik ātri, bet paliek cilvēku entuziasms un tā laimība, ko mēs sasniedzam caur to. Man liekas, ka mēs vienkārši brīnišķīgu aplēs esam izgājuši par kultūru un publisko diplomātiju un to, kā katram ir jāsāk ar sevi, lai mēs vestu to Latvijas kultūras, latviešu kultūras vārdu pasaulē. Un dziesmu svētki arī, es domāju, ir dziesmu un deju svētki, ir milzīgs pierādījums tam, kā piedaloties katram individam, mēs varam kaut ko vienkārši brīnišķīgu radīt kopā. Un tagad jautājums, kā tu minēji iepriekš, marketēt, kā to nodot tālāk pasaulē, un tur mēs katrs pats varam pielikt savu roku. Mēs varam pielikt savu roku, jā, bet es tik domāju, ka ir tiešām tik daudz dažādu iespēju neizmantot, kā mēs to arī kopīgi varam darīt. Ne tikai pilnīgi ne katrs ik viens, bet katra grupa un arī tiešām valsts kā tā cilvēku pārstāvis, jo nu, mēs taču valsts, es tiešām visu laiku tā uzskatu. Es esmu valsts tāpat kā par tautas dziesmām, ka tauta es esmu, līdz ar to es varu izmainīt to tautas dziesmu. Es arī esmu tauta. Tieši tā arī tas ir. Katrā no mums ir daļa no valsts, un valsts ir katrā no mums, un tikai paši mainoties, mēs varam mainīt savu pasauli apkārt. Ar šādiem brīnišķīgiem vārdiem mēs, domāju, ir lielisks laiks mums pateikt tev milzīgi paldies par dalību šajā sarunā. Paldies jums, paldies, ka klausījāmies, paldies par sarunu īstenībā, jā, tas priekš manis ir ļoti interesanti. Un par to, ka uzzinājām kaut ko jaunu, vai ne? Jā. Noslēgumā atgādinām klausītājiem, ka raidījumu veido biedrība ar Pasaules pieredzi Latvijā sadarbībā ar latviešu.com. Intervija ierakstā ir pieejama Latvijas radio un Radio Naba straumēšanas vietnēs un Latvijas radio arhīvā. Ja klausāties mūsu radio viļņos, šī ir bijusi tikai daļa no mūsu aptuveni stundu garās intervijas ar Vitu Timermani Mori, un tās pilnais ieraksts ir pieejams Radio Naba YouTube kontā, kā arī biedrības sociālajos tīklos un mājaslapā ar pasaulespieredzi.lv. Tiekamies pēc mēneša.